Nu, kā jums šis automobils? Ir labs vai ir mēsls? Šodien es gribēju parunāt pāris vārdiem par savu kanālu, ko mēs šeit darīsim. Labi, sākumā iešu apsēsties mašīnā. Šodien briesmīgs laiks ir. Varbūt bišķi saprotamāk, ko es runāju. Salāk baigās vējš ārā. Tātad, jā, uz pāris vārdiem par to, ar ko nodarbosies šis te kanāls. Esmu pētījis YouTube saturu latviešu valodā un esmu nonācis pie secinājuma, ka Latvijā ir ļoti maz kanāli, kuri, teiksim tā, nodarbotos ar to un pasniegt cilvēkiem informāciju par to, kā remontēt automobīlu savu un varbūt kaut kādas dotu padomus, ieteikumus dažādus. Tāpēc, jā, es centīšos uztaisīt kanālu, kur es dalos ar savām pārdomām, teiksim tā pieredzi. Mana pieredze ir diezgan liela automobīļu jomā. Tā kā varbūt ja iegūsiet kaut ko sev noderīgi skatoties šo te kanālu, un tas man ļoti iepriecinās, jo jā, tā kā visi zina, ka mūsdienās servis maksā ļoti dārgi, un kaut tai, teiksim tā, minimālākās lietiņas, ko mēs paši varam izdarīt, tas mums ietaupa naudu, un tas ir ļoti labi, ka mums paliek pāri nauda, jā. Kā arī ir labi tas, kad jūs zināsiet, teiksim tā, kas kaiš jūsu automobīliem un ko nepieciešams darīt, lai jūsu automobīls atrastos labā tehniskā stāvoklī. Tā kā tā, jā. Jā, šis kanāls nodarbosies tad ar automobīļu tematiku. Ko es vēl gribēju teikt, jā, ja kādam varbūt interesēs, tad varbūt mēs arī parunāsim par kādām dažādām citām tēmām. Redzēsim, kā mums ies. Jā, ja varbūt arī vēlēsieties kaut kādu jautrāko, debilāku sūdruni, kā mūsdienās saka, jā, varbūt parunāsim arī par to, bet, pārsvarā šis te kanāls koncentrēsies uz to, kā pasniegt profesionālu informāciju. Es domāju, ka diezgan maz mēs par kādām debilām tēmām runāsim. Varbūt arī parunāsim, redzēsim, kā būs pieprasījums, bet principā vairākas tendencēšos to, kā pasniegt kvalitīvu auto remonta un apkopes tematiku. Jā, tālūk īsumā par manu kanālu. Ja jums iepatikās, piesakojiet. Cik bieži likšu video, nezinu. Tas ir atkarīgs no manām finansēm, jo kā visi zināt, automobīļa detaļas kaut ko maksā, ja? Kā sanāks, skatīsimies tad, ja. Bet jā, ja jums iepatikās šis te, kā saka, ievads, tad piesakojiet kanālam, un tad jau manīsim, kā mums ies tālāk.